Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir par to, kas nepieciešams, lai sāktu nodarboties ar brīvo niršanu. Tātad sākumā es ieteiktu, ka vajag pamēģināt to darīt ar pavisam lētāku inventāru vai arī vienkāršāku inventāru, tikai lai saprastu, vai tu to vispār spēj izdarīt. Pirmkārt, tev būs vajadzīgas brilles. Es sāku ar šādām te, pavisam vienkāršām. Man liekas, ka es viņas iegādājos Centklubā. Ļoti labi, ja sākumā pārbaudi, vai tev vispār brilles der. To var izdarīt pavisam vienkārši, uzliec uz sejas. Ja tu vari ievilkt elpu un tās brilles turās, nekur nešņātas garām gaiss, pirmajā reizē būs ok, jo nav nekas kaitinošāks par brillēm, kas laiž cauri ūdeni gar malām kaut kur. Tad noteikti vajag trubiņu, kas tev stiprinās šeit pie brillēm klāt. Un visbeidzot arī iesaku uzreiz plēznes, šādas tepat vienkāršas var pamēģināt universālās. Kāpēc universālās? Tāpēc, kad viņā var mainīt izmēru. Un tad nav jādomā, vai īsti derēs vai nederēs. Parasti aizmugurē norādīs tur izmērs, kā šeit ir 41, 45. Un tādējādi ar tām aizmugurējām gumijām tu vari pievilkt cik tev stipri vajag un pamēģināt, kā ir peldēt ar pleznām. Šāds komplekts maksā aptuveni 20–30 eiro, un tu vari pamēģināt, vai vispār, kā ir ar to elpošanu, vai tu to vispār spēj panest, jo citiem cilvēkiem ir ļoti grūti, dēļ tā, kad jāelpo caur trubiņu, tad liekas dīvaina sajūta, un varbūt tu to pat nespēji, tev tas īsti liekas diskomfortabli un neliekas nemaz tik aizraujoši. Es ieteiktu arī sākumā darīt to siltā laikā, kad nav nepieciešams nekāds papildus apģērbs. Piemēram, ja ūdens temperatūra ir kā 20 grādi, tu komfortabli vari uzvilkt brilles, trubiņu, pleznas un pamēģināt bez papildus pērkot šo te niršanas tērpu. Nākamais solis, ko es darīju, es iegādājos nedaudz jau nopietnākas pleznas. Tās arī ir plasmasas, bet jau citā garumā, kā var redzēt. Ja, tā tad jau garāks ar citu jaudu, kā arī ar slēgto, kā mēs saucam, kalašu, lejpēdas daļu. Šīs pēdas nāk jau uz noteikti izmēru, un man šķiet daudz ērtāks, jo var staigāt arī pa akmeņiem, tad papēds šeit ir slēgts, un nekas tev netraucē, un nerada diskomfortablu sajūtu. Kad tu jau esi pasnorkelējis un pamēģinājis ienirt siltā laikā, tad nākošais solis noteikti būtu iegādāties hidrotērpu. Un hidrotērpa nāk vairākos biezumos, attiecīgi laikapstākļiem. Tad, piemēram, plus 18 grādos es lietotu 5 mm tērpu, kad paliek augstāks 7 mm, un ziemas tērps jau ir 9 līdz 10 mm. Un hidrotērpa maksā aptuveni sākot no 200 uz augšu, tas ir līdz 300, 400 un tā tālāk. Un, protams, tur ir daudz atšķirības, bet iesākumā es ieteiktu pirkt hidrotērpu, kam ārpuse ir no neilona vai likras, jo ir jāiemācās ar to sākumā arī apieties. Lai viņu vispār uzvilktu mugurā, viņu nepieciešams samērcēt, ieteicams ar ziepūdeni, vai arī ir speciāls pulveris vai lubrikants, kas ir tieši domāts šāda veida tērpiem, lai tu viņu varētu uzvilkt, jo sausā veidā tu viņu nevar uzvilkt. Iekšpusē ir tāda neslīdoša gumija, kas nodrošina arī šo te siltumu. Un ārpusē, kā es minēju, ir šis te neilons, kas neļauj saplēst šo te neoprēnu. Neoprēns ir tā mīkstā gumija, kas uztur siltumu. Tērps sastāv no divām daļām. Augšpusē ir tāda kā jaka un arī bikses. Tūlīt parādīšu otru veidu tērpam. Šis ir ar neilonu ārpusi. Tātad šis arī ir niršanas tērps, nākošā līmeņa, es tā teiktu. Iekšpus arī ir tāda pati neoprēna. Un ārpusē ir angļuiski sauktais smooth skins,
vai arī pliks neoprēns. Ko tas dod? Tas dod lielāku siltumu, kā arī ūdenī tu daudz labāk slīdi. Šo tērpu es tieši neieteiktu pirkt pirmo, jo viņi ir ļoti viegli saplēst. Neoprēns ir trausls, un tā kā iepriekšējiem tērpam bija virsū šis te neilons, tas aizsargā, bet viņu nepadara tik elastīgi. Tā kā šis tērps būs ātrāks ūdenī, siltāks un arī daudz elastīgāks, bet tajā pašā laikā viņš būs trauslāks. Tā kā šo es neiesaku pirkt kā pirmo, bet nu jau noteikti kā otro, ka tu jau ej uz kaut kādu līmeni. Arī sastāv no 2 daļām, tāpat kā iepriekšējais tērps, tātad jaka un bikses. Protams, šiem tērpiem cena atšķirības ir apmēram 200 eiro. Aizmirst pieminēt par aksesuāriem. Zeķes ir cenās arī no 20 līdz kaut kādiem 45 eiro. Dažni dažādi modeļi, dažni dažādi veidi, arī gaumas jautājums. Tas tāpat arī ar cimdiem. Plānāk būs lētāk, biezāk būs dārgāk. Un cimdi arī apmēram tādās cenās, kad 20, 30 un 40 līdz kādiem 50 eiro man šķiet. Kad es iegādājies neoprēnu tērpu, to noteikti arī vajag svaru jostu, jo pats neoprēnu tērps ir peldošs, un jo tu biezāk tērpu uzvilksi, jo grūtāk tev būs nonirt. Piemēram, ar to 9, 10, kas ir ziemas tērpu, vispār nav iespējams tikt zem ūdens. Tāpēc, lai to kompensētu, nepieciešami šādi te svaru josta, liekam vidukli šeit. Un katrs tāds svars maksā 5–6 eiro. Šeit tieši attiecīgi man ir uz 5 mm tērpu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilogrami. Plus drošībai šeit varat redzēt nāzes. Tā kā es teicu, šis izmaksā 5–6 eiro gabalā viens svars, josta no 30 līdz 45 eiro robežās. Nodarbojoties ar brīvo niršanu ir jāievēro arī drošība, un kā viens no pamatdrošības instrumentiem ir zemūdens nazis. Cenas ir dažādas, arī sākot no kaut kādiem 15, 20 eiro var jau iegādāties tādu nazi, kas ir paredzēts ūdenim. Nereti ūdeņos ir sastopams atstāts makšķerauklis, kā arī tīkli. Tā kā nazis ir pirmā vajadzība, ja tev iepiņās, piemēram, kāja vai roka. Kā otrs drošības līdzeklis var kalpot boja. Šī ir tāda pavisam mazā boja. Iesaku piestiprināt ar šādu gumiju veida striķi. Viņš nav tas pats lētākais, 4 metri maksā ap 23 eiro, bet viņš stiepjās līdz 16 metriem. To tu var piestiprināt šeit pie bojas un tad pie jostas te. Viņi tev vilksies līdzi un vienkārši no ūdens augšpuses laivas tev varēs pamanīt, jo nav nekā trakāk sajūta, kad tev sāk braukt garām kāds 5 laivas un tu īsti nezini, vai viņi tev redz vai arī neredz. Tad šis palīdzēs tev palikt drošībā. Kaut vai tu nenodarbojies ar medībām, bet tikai brīvo niršanu, šādu lietu vajag iegādāties. Boja maksā pa 25 līdz 30 eiro, kaut kur šāda te vienkārša. Ārpus viņa ir izturīga. Var piestiprināt arī, piemēram, ūdeni klāt vai kaut kādas lietas, kas tev gribas paņemt līdzi. Šeit nāk arī karotiņš. Diemžēl nav ko nodemonstrēt, lai vēl labāk redzamība virs ūdens. Tāpat kā niršanas tērpi, arī pleznas ir no dažādiem materiāliem, dažāda garuma un dažāda veida. Tā kā es jau pirmie demonstrēju šīs te plasmasas pleznas, pēc šīm nākamais līmenis jau ir vai nu stikla šķiedras, pleznas vai arī karbona. Man personīgi nav pašam stikla šķiedras pleznas, ko parādīt, bet man šeit ir mans pašreizējās pleznas, ar kurām es peldu, un tās pleznas ir uz individuāli pasūtījumu taisītas kompānijā Triton, kas ir tepat Latvijā. Ar ko atšķirās plasmasa pleznas no
šīm te karbona pleznām, pirmkārt viņas ir daudz vieglākas. Es mēģināšu nosvērt, bet man liekas, ka vismaz šī te karbona plezna ir uz pusi vieglāka nekā plasmas pleznas. Otrs, šis te reakcijas laiks un efektivitāte. Ja mēs salocam plasmas pleznu, jūs redzat, cik viņi tā lēnīgi attiet atpakaļ un stīvi, tad karbonam ir cits reakcijas ātrums, kas to dara arī ļoti efektīvi ūdenī. Un man personīgi ļoti labāk patīk ar karbonu pleznām peldēt. Tas ir atkal baigais gaumas jautājums. Bet atšķirība arī būs, ja šīs var nopirkt, ja nemaldos, ap 60–50 eiro šādu veidu plasmasas pleznas, tad karbona pleznas būs jau sākot no 200 eiro un uz augšu 300–400 un tā apmēram. Šīm te karbona pleznām ir pluss tāds, kad šos te saucamos asmeņus vai pašu pleznu var izjaukt, un ja tev ir vajadzīgs lielāks izmērs vai mazāks, var vienkārši šo te pēdu noņemt nost un nomainīt uz sev atbilstošu izmēru. Tātad savalkot kopsavilkumu, tas nemaz nav tik dārgi, lai sāktu nodarboties ar brīvo niršanu. Kā jau teicu, var iegādāties pašu lētāko starta komplektu, kas ir maska, trubiņa un pašas vienkāršākās pleznas, kaut vai cenu klubā vai maksimā. Galvenais ir tas, lai šī te maska der un neiet ūdens garām. Pēc tam, protams, aug meistarība, aug prasības un arī aug cenas. Tātad nākošais solis būtu iegādāties neoprēnu tērpu, kas ir paredzēts speciāli niršanai. Un, piemēram, 5 mm tērps sāksies aptuveni no 180 eiro. Un tad attiecīgi, jo biezāks tērps, jo dārgāk paliek. Protams, ir arī, kā jau visās lietās, atšķirīga kvalitāte, šuvums un tā tālāk. Tātad tās cenas tur varētu būt pat no 180 līdz 400 eiro starpība šiem tērpiem. Iesaku ar tērpiem tieši tāpat kā ar brillēm piemērīt. Vajag, lai tērps ir ērts, lai viss rokas garumi der, lai nekur nespiež un nekur nav arī par lielu, jo tas siltums turās tur, kad tas tērps ir visur pieguļoši klāt.